Labdien! Mani sauc Maksims Mihejs, esmu sociāla uzņēmuma Neredzama pasaulē, jeb Sensorium dibinātājs. Un viens no biežākiem jautājumiem, kā tad rodas tā ideja, esmu kaislīgs hokeja fāns, un, kā jūs redzat, atbalstot mūsu valsts vienību, baudu dzīvi, un tā ideja atrada mani, un tālāk, vēl domājot 2 gadus, es tomēr nolēmu piepildīt savu sapni, kļūst par uzņēmēju un padalīties ar ļoti unikālu pieredzi te Latvijā. Paša pamata ir liela sociāla problēma, ka sabiedrība ir daudz mītu, ļoti daudz mītu par cilvēkiem redzes traucējumiem, ka viņi nav pielāgoti mūsdienīgam darbam. Un man iedvesmoja šī ideja, ka caur izklaidi, caur iespaidiem, caur emocijām cilvēks uz kādu mirklīt var iejusties citu cilvēku āda, neredzīga vai redzīga, un pats to izjust un saprast. Jo man liekas, vislabāk cilvēki saprat tieši, kad viņš pat to izjūt. Mēs varam lasīt vairākas grāmatas, bet cik daudz tur paliek mūsu galvā, nezinām. Mūsu risinājums ir diezgan vienkāršs un tālāk. Dot cilvēkiem, pirmkārt, cilvēkiem redzes traucējumu iespēju nopelnīt, un kā arī caur emocijām, caur izklaidi attīstīt vairāk toleranci, dažādību, empātiju un vienkārši apskatīties uz dzīvi, uz savu, varbūt, rutīnu pilnīgi no cita skatu punkta. Un, piemēram, vai jūs ziniet, ka ir neredzīgs lidmašīnas pilots, kurš aplidoja puspasaulē, un kā arī neredzīgi un vajadzīgi cilvēki var pastāvīgi iemācīties braukt ar riteni, pa pilsētu, pa mežu. Es pirms mana projekta to nezināju, man liekas, tas ir kolosāli. Un mēs piedāvājam vairākas ekskursijas, piemēram, priekš skolēniem, kas ne tikai tur ļoti labi izklaidējies, jo priekš viņam te tumsā var darīt, ko vien vēlēs, gandrīz. Bet varbūt parādīt arī to, ko varbūt mūsu skolā nemācā. Piemēram, par to dažādību, toleranci, empātiju, kā vienkārši dzīve ir daudzveidīga, ļoti interesantā, un man liekas, jebkuras apstākļos cilvēks var pirmkārt pielāgoties un tālāk attīstīties. Kā arī tie saldēšanas pasākumi, kur cilvēks ieledējās un palīdz atbrīvoties gan no stereotipiem un varbūt atrast kādu jaunu risinājumu. Mums ir pilnīgi unikāla, ļoti, es teiktu, ekskluzīva tā izklaide tumsā, kas notiek 4 interaktīvas telpas, katra velta sava maiņa. Ožai, taustai, dzirdai un par garšai. Tā ir dzīvuma istaba ar priekšmetiem, dabas parks ar muzeju, ar statujiem, ar eksponātiem, kafejnīca, kur var nogaršot kādu ēdienu, dzērienu un vienkārši parunāt ar neredzīgu cilvēku par viņu ikdienu. Kā arī tagad, pateicoties Sabiedrības integrācijas fondam, mums ir ļoti unikāla spēle, kas vismaz publiski esam vienīgi, kura tā ir pieejama visiem, saucam showdowns, tā ir galda tenis priekš neredzīgiem cilvēkiem. Tā kā labprāt gaidām jūs ciemos. Un kāda tā ir vērtība klientam, kāpēc pie mums atnāk? Protams, tas ne tikai tie unikālas emocijas un iespēja, bet, kā jūs minējāt, tā ir, man liekas, tad brīnišķīgā iespēja apskatīties uz dzīvi pilnīgi no citas skatu punktā. Jo te ir ļoti liels fokus tiešām iet uz to, kas ir notiek iekšā, un cilvēks pilnīgi ir
uzmanība ar to, ko viņš tur dara. Viss ekskursijas notiek ar neredzīgu cilvēku pavadībā. Un mūsu darbiniekam, man liekas, tas ir lieliska iespēja parādīt, ka neredzīgi un veredzīgi cilvēki ir neatņemama sastāvdaļa no sabiedrības, un viņi arī stāsta daudz interesantus faktus. Piemēram, vai jūs zināt, ka ir divkārtējais olimpiskais čempions, kas ir gandrīz neredzīgs, šaušana ar loku. Kā viņš to dara, es nezinu. Tas nozīmē, ka tiešām tas iespējas ir, liekas, visiem un pilnvērtīgas, un var vienkārši pa maziem soļiem iet uz priekšu. Un caur mūsu izklaidī, jā, vairāk pieminēšu, tā ir tolerance, dažādība, empātija, veicināšana. Un vienkārši varbūt mēģinam padarīt mūsu sabiedrību mazliet iekļaujošu vismaz. Mēs jau strādājam 5 gadus, esam ļoti lepni par mūsu sasniegumiem. Piemēram, mūsu gidu stāsti sociālos tīklus par mitiem, ar ko viņi sastopās dzīvi, sasniedzā vairāk nekā 1 miljons skatījumu. Un es pilnīgi ticu, ka mēs varam mūsu pasauli padarīt labāko priekš mums un mūsu bērniem. Un kā to izdarīt, tālāk pastāstīs mana kolēģe Marija. Lūdzu. Labdien, kolēģi! Paldies Maksimam, ka atļauj man uzstāties arī šajā skatuvē. Prieks piedalīties šajā pasākumā. Mani sauc Marija Kažarina. Es pārstāvu organizāciju Socintegra. Tā ir gan biedrība, gan sociāls uzņēmums. Reiz es parādīju šo gleznu neredzīgam cilvēkam. Tas bija jaunietis. Tā ir taktīla glezna, purvīša, pavasara ūdeni. Viņš to izpētīja, un bija jautājums, vai tiešām makoņi pieskarās kokiem? Viņam bija 30 gadi. Kopš tā brīdī es sapratu, ka māksla un piekļūstamība ļoti tuvu. Mēs kopš 2010. gada ražojam taktīlas kartas, norādes, navigācijas sistēmas neredzīgiem cilvēkiem, kā arī organizējam mācību kursu kultūras darbiniekiem. Es zinu, ka daži dalībnieki ir šeit zālē. Pamašīt viņu, kur jūs esat? Jā, super. Es jums šodien pastāstīšu īsumā par dažiem mūsu projektiem, kur ir reāli risinājumi, kā pielāgot izstāde kultūras pasākumu neredzīgiem cilvēkiem. Tādas pirms, par ko es gribu parunāt, pieskariens kultūrai. Drīz būs. Būs, noskaidrosim. Es varu gan tā stāstīt. Tik un tā būs interesanti. Mēs izpētījām dažus Eiropas muzejus. Mēs pētījām to vides pieejamību neredzīgiem cilvēkiem. Izrādījās, ka Eiropa diezgan daudz ekspozīcijas pielāgotas jau neredzīgiem cilvēkiem. Un tajā brīdī es sapratu, ka ne katrs muzeja darbinieks zina, ka viņu muzejs pielāgots. Dīvaini, vai ne? Mēs meklējām visu laiku, mēs meklējām, kur vēl pielāgota ekspozīcija, jo ļoti interesanti paskatīties. Mēs izpētījām 25 muzejus Eiropā un 17 muzejus Latvijā. Izrādījās, ka Latvijas muzejos arī ir pielāgotas ekspozīcijas, pat muzeja darbinieki par to nezināja, jo ļoti bieži ekspozīcija, ja der bērniem, der arī neredzīgiem. Ne katru reizi, bet ļoti bieži.
Pēc tam es sapratu, ka nav tādas sistēmas, ja muzeja darbinieks pat grib pielāgot to savu muzeju, viņš nezina, kā to izdarīt. Tātad pēc tam mēs organizējam mācību kursu, kur mēs stāstam muzeja darbiniekiem par to, kas tas ir piekļūstamība, kā to nodrošināt, kā izveidot taktīlus objektus, arī stāstam, kā pareizi rīkoties ar to mērķu auditoriju, lai nebaidīties, lai kaut kā netraucētu. Un, daži cilvēki bišķiņ baidās no tā, kā mēs varam to parādīt. Vai vispār neredzīgiem cilvēkiem vajag uz to muzeju? Izrādījās, ka jā, vajag, tiešām. Un vēl, ko mēs darām, mēs veidojam audio aprakstus gan muzeja eksponātiem, gan arī filmām, teātriem un tā tālāk. Pat iekļaujot 3D skaņu, zināt, kas ir 3D skaņa austiņās, mēs varam klausīties un pilnīgi sajūta, ka es esmu šeit. Īpaši šajā purvīša gleznā man ir audio apraksts austiņās, es klausos, es dzirdu ūdens, tur pūtni dzied, superīgi vienkārši. Man pašai patīk. Tātad nākamais solis pēc tā kursa, gan pirms tam, es jau neatceros, bet tas nav svarīgi, ja mums izveidojas sadarbībā ar muzejiem. Ļoti laba sadarbība ar Mākslas muzeju. Elza. Neredzu. Elza. Jā, paldies par sadarbību, jo mēs izveidojam taktīlus gleznus Mākslas muzejam. Tas bija ļoti interesanti, jo bija ļoti cieša sadarbība ar kulturologiem, ar māksliniekiem, kuri palīdzēja mums veidot to skaņu arī. Ļoti svarīgi, jo skaņa tur, bez skaņas šī glezna neeksistē, tur nevar saprast. Tas ir īsumā, es varu stundām stāstīt par to sadarbību, jo tur bija ļoti interesanti. Nākamais piemērs – Porcelāna muzejs. Mēs izveidojam albumu ar servīzēm. Arī pirmo reizi, kad es biju Porcelāna muzejā, es domāju, ko tur darīt neredzīgiem? Tur viss aiz stikla. Pilnīgi viss. Bet ziniet, ka radošie darbinieki, radoši izpildītāji mums izdevās. Superīgi. Tagad ir ekskursija neredzīgiem Porcelāna muzejā. Un pavisam svaigs projekts. Tas bija sadarbība ar Leļu teātri. Mēs adaptējam vienu izrādi, un tagad neredzīgie bērni var arī apmeklēt teātri. Un bija ļoti labas atsauksmes. Mēs jau bija... Izrāde jau bija oktobrī, un bija ļoti interesanti klausīties, kā neredzīga meitene, piemēram, teica, es sāpņoju par to, ka es būšu teātri kā redzīga. Es pilnīgi visu sapratu, es pilnīgi piedalījos tajā pasākumā. Tas bija forši. Žēl, ka man tikai 5 minūtes, bet mīļš paldies, ka uzaicinājāt man, un es ļoti ceru uz sadarbību. Foje ir mans galdiņš ar visiem, es nezinu, ar taktīliem objektiem, un jūs varat aiziet, ja jums interesanti, mēs varam parunāt pārtraukumā. Es būšu nākoša pārtraukuma tur pie galdiņa. Ceru uz sadarbību, kur mani kontakti varat nobildēt, zvanīt un rakstīt. Mīļš, paldies jums!